Tas pirmais režisors tas, padala Latviju numur 3, 1977. gadā, un visi sauc par šūpuļu. Tas ir Jūra Kodnieka darbs par demogrāfiju Latvijā. Strīdīgs, tāds interesants un visus aizraujošs darbs. Un Jūras kļūst par režisoru, tas ir liels notikums. Un viņš ir man tas tā ļoti izpaidoja. Tālāk jau notika daudz ātrāk. Parādījās brāļi kaut kā ļoti interesants, bija vēl kaut kas. Bet tad parādījās pie horizontā Strēlnieku zvaigznāji. Un tagad visu rītu, es domāju, jau gaidīju. Strēlnieku zvaigznāji, tas taču nav pa jokam. Tas ir tik sarežģīta tēma, tur ir tik daudz likteņu. Tur ir sarkanie strēlnieki, baltie strēlnieki, Latvijas ir kāds vēl strēlnieki. Viņi savā starpā to redzējās, amatus dalīt, tur pa vidu vēl visādas kādām saimnības tur notikumi, tādi nepatīkams un tā. Un tagad cīņties viņa bija Arnolds Plaudis, ar kuru es strādāju, es zināju, ka Arnolds ir īstais vīrs, ar ko Jurīti vajadzēja sadarboties, jo viņa cilvēks spēks nenovirzīties no mērķa. Un viņi sāka. Viņi apbraukāja visus ar kaut kādu sagrabējuša mašīnu. Tur fotografēja, runāja, filmēja, un darīja tas bija kolosāli darbiņš. Un vienkārši gribēja ticēt, ka viņi nenolūzīs, jo tas nav pa jokā meklēt tādu augšā visus slāņus, visas fotogrāfijas, vispārēji dabūt. Es atceros akļos, es sēdēju, es zinu, kā tie latviešu akļos strēlnieki skaitījās sadedzināti, bet kaut kādā tur šublādīt izrādās ir itru arhīvs, kur viņi tur vispērīgi guļīs, var sameklēt jājā. Visam tam bija jāiet cauri. Es aplaudīju gāju cauri, varbūt, ka Jurītis kaut kādā palīdzēja. Lūk, un šī filma veidojas gaidās, kur viņi izveidoja šo filmu. Un tagad bija skaidrs, ka ja viņi izgājuši cauri šim milzīgajam maratonam, izgājuši ar godu, ar cieņu, milzīgās batālijas, gan Latvijā, gan visām tām strēlnieku būšanām, gan Maskavā, uzvarējuši tagad, viņi ir nogatavojušies kaut kam vēl. Jo es domāju, ka tas strēlnieku zvaigznieks pierādīja Jurītim kadra vērtību. To nozīmē kārtīgs kino kadrs, jo faktiski sakot, ar kārtīgu kino kadru var sadoties tikai arhīvos, kur tu redzi materiālus un var notikt, kas ir. Bet kāds jau to visu ir uzfilmējis. Lūk tā. Tagad, es domāju, ka tagad sākās tāds laikmets, ka tagad viņam šim bērnam jādara kaut kas tālāk, jo tuvojās 20. gadsimta beigas, lieli notikumi, man bija pilnīgi tāda instinktīva sajūta, ka tas ir Jura laikmets, jo viņš ir pilnīgi gatavs nākošam laikmetam, kas tagad nāk, jo gada jau viņam parādījās tādu, par kur jāpadom par savu dzīvi, kas un kaut to saplo visu kopā, un tad parādījās. Cik, sakot, šāds filmiņu, vai ne? Tāpēc to bēņi, jā. Cik jau, varētu būt jaunam, jā. Šo filmīgi labus filmīgi, kad bija ļoti liela panākumi, Jurīts iegāt arī strāvā iekšā, un tālāk parādījās vēl brašāk mērķi, Sagrivu impēriju, un es redzēju, un mēs visi sapratām, ka katra pēļ Juras bija nonācis tādā situācijā, ka viņš viss bija dzīvību, neapdomīgi, laba katra pēļnīgi, kad viņš tiešām tieši arī savainojums, varbūt pat arī atdod savu dzīvi, labu kadru. Un tas izpaudās daudzos materiālus, un tas, ko viņš ir uzsūvēs. Un Kronis visam, protams, bija līdzes notikums, viņš saprata, kas tas ir, un aizbrauc ar grupiņu uz brīdi, un uzfilmējis to, kas notika, un pēc galvenais viņš to pārraidīja uz pasauli, tas vēl bija notikums, viņš arī zināja, ko tos ir. Juris saprata dokumenta vērtību, un par to dārgi maksāja, bet viņš to darīja. Un tad sākās pēc visa tā, šo viņam aizrautīga materiāla vākšana, iet uz reportāžu meistarību pamanīja Angliju. Viņi sarunāja, un Juris aizrauc uz Angliju, darīja tur liels lietas, kuras tad, es atklāt, pat neesmu visu redzēt, kur viņš sapilnēs. Bet viņš savu to šo laikmetu dot to iespēju, un savu gatavību izmantojas, man liekas, pilnībā, jo nezinu, kāds ir tā realizējies šajā gabalā no 80 gadiem līdz 2000. Kāda nenāk, viņš ir realizējis. Tā kā viņš ir izpildījis savu uzdevumu. Tas ir pēc tam noteikti būtu nācis kritums, jo tas, ko viņš varēja un ko viņš saprata, kam viņš sev ziedoja, viņš to bija izdarījis. Un tagad jūs stāvēt priekš ar ļoti sarežģīts moments, kas būs tālāk. Vajadzēja kaut ko citu, vai ārēties ar attiecību, tas kaut kādi jauni izdevumu, kaut ko analīzēt.